Tātad, un tad vidējais termiņš ir attiecīgi 3 gadu periods, ko veido saimnieciskais gads, 24. Tad ir 25., 26. un 27. Nē. Līdz ar to visos iepriekšējos gados arī bija līdzīgi plānots. Mēs ticam, ka nākotne būs gaišāka. Mēs ticam, ka nākotnē būs ekonomikas izaugsme. Tātad nākošais ir tā sistēma, tātad saikne. Tātad kas mums veidojasies? Kāda var būt saikne? Saikne ar šo. Kāda atsdomāta? Kādas saiknes, kas var mainīties 24., 25., 26. No arī iepriekšējos gados, kas tur attiecīgi kāda veidojas saikne? Valstī ir kāds parāds, vai ne? Ir tā? Parāds. Attiecīgi mums nāk jautājumi par procentiem, mums nāk jautājumi par reformām. Tātad mums ir starptautiskie jautājumi, 3% NATO, tātad un dažādi šie jautājumi, kas nāk mums sistēmiski. Tad mums šis regulējums, kas reformas, izglītības, medicīnas sistēmas reforma, teritoriālā, reģionālā reforma, vispārējais, tad sistēmiskā iztulkošana, tātad kādas saiknes ar citām tiesību normām. Nu, un kāds ir mērķis? Kāpēc vajag šo budžetu plānot vidējā termiņu uz 3 gadiem? Kā domā Marija? Kāpēc jāplāno šis vidējais termiņš 3 gadi? Tātad plānošana mums ļauj vērtēt, ja, vai mēs sasniedzām kādus solījumus, ja, sasniedzām solījumus, un mums veidojās fiskālā disciplīna. Mums mēģina uzticēties investori, investoru uzticība. Un, protams, mēs esam Eirozonā. Eirozona, tātad Eiropas centrālā banka, pārējie attiecīgi, kas skatās, vai mēs esam pildam vai nepildam šīs saistības.